Iemesls, kāpēc cilvēki labos cilvēkus izmanto dēļ naudas, laika, enerģijas, atbalsta, komforta, dēļ vadības, gudrības, brīvās terapijas. Iemesls ir, jo jūtas nērti tavā klātbūtnē. Cilvēks redz, ka esi citā līmenī nekā ir viņš. Viņš to zina. Viņš jūtas labāk, komfortāk ar cilvēkiem, kas viņa dēļ neko nevar izdarīt, kur ir tajā pašā līmenī, kādā ir pats. Jūtas kā viens, esot kopā. Šie cilvēki neko viņam nespēj dot. Šie cilvēki neliek viņam justies nērti, neliek justies, ka necenšas, bet tu liec viņam tā justies. Liec justies, ka viņš nedara pietiekami, pat ja neko nesaki. Tā ir viņa nedrošība. Tu viņu nedrošību izraisi pat nepasakot ne vārda. Tu izcel viņa nedrošību, jo esi tas, kas esi. Tāpēc tevi izmanto. Ņem to, ko var paņemt, un iet ar sava līmeņa cilvēkiem, kas priekš viņa neko nevar izdarīt. Bībelē cilvēki izvēlējās barbaru, ne Jēzu. Jēzus dziedināja, atbrīvoja, palīdzēja. Jēzus bija svētība citiem, tomēr lika cilvēkiem nērti justies, kas liktu paskatīties sevī un ar sevi strādāt, bet tie nevēlējās strādāt ar sevi. Pat darot labos darbus, cilvēki jutās nērti. Cilvēki izvēlējās slepkavu, ne Jēzu. Cilvēki izvēlas cilvēku, pat ja viņš ir slikts un neko viņu labā nedarīs, nekā izvēlētos labo cilvēku, jo tie cilvēki neliek viņam par sevi slikti justies, neliek justies mazsvarīgam, zemākam. Tie cilvēki neliek viņam mainīties un izvēlas sliktos.